Kā pareizi mēslot? Tagad, kad laiks jau ir iesilis un zeme arī ir kārtīgi iesilis, mēs varam sākt mēslot. Un svarīgi to ir izdarīt pareizi. Noteikti viens instruments, kas būs nepieciešams, tas ir kaplītis. Jo pirms mēslošanas svarīgi būtu ap augu uzrušināt augsni. Rušināt ir labi zemi, jo tas arī palīdz saglabāties mitruma līmenim augsnē. Un, protams, rušinam arī ar sajūtām. Uzmanīgi aprušinam ap augiem. Un tad baram mēslojumu. Mēslojumu mēs baram, tātad mēs nebaram augam virsū. Mēs baram augam visriņķī apkārt mēslojumu. Un pēc tam rūpīgi to ierušinam augsnē. Kādu mēslojumu izvēlēties? Pavasarī, vispirmkārt jau mēs izvēlamies pavasarim paredzēto mēslojumu. Par burtiem NPK, ko tie nozīmē, mēs ierakstīsim šī ieraksta aprakstošajā daļā. Bet, principā, skatieties veikalā, pērciet atbilstoši attiecīgajām augu grupām paredzēto mēslojumu. Ir universālais dārza mēslojums, ko, teiksim, jūs variet izmantot pārsvarā gandrīz visām kultūrām, kurām nav nepieciešama kāda speciāla mēslošana. Tad ir skujeņiem īpaši paredzētais mēslojums, zālienam paredzētais mēslojums, skābu augsni mīlošajiem augiem, rododendriem, hortenzijām, melenēm ir parasti paredzēti atsevišķi mēslojumi. Un iegādājoties šo mēslojumu, arī paskatieties norādītās mēslošanas normas. Tas arī būtu svarīgi, lai jūs saprastu, cik daudz uz katru augu mēslot. Un tāds vienkāršs veids ir nosvērt, cik tad mēslojums ir jūsu saujā. Vienu reizi paņemiet uz svariem, nosvariet. Piemēram, es zinu, ka manā saujā ir aptuveni 40 gramu mēslojums, bet sauja no saujas atšķirās. Ja ir norādīts, ka, piemēram, tādam vidēji lielam augļu kokam ir nepieciešama 200 grami mēslojuma, tad tās būs, teiksim, manas 5 saujas mēslojumu. Labi ir augus mēslot mikroaugsnē, un arī pēc mēslošanas svarīgi ir augus kārtīgi apliet un padzirdīt.